Augšējā kaimiņa ir valī no rīta atcerējusies jaunību, iemēģina lecamaugli. Reku pa kreisi jau tur, reku var pavērties, reku tur jau ir mūsu māja. Ģenerāļa Balūža iela 3. Brauksim lūkot, kas tur ir, ko tu rādīs. Tops pa labi lielākais, cik tad līdz viņam pāri ielai jāpāriet. Loga mums arī sanāk uz rietumu pusi un uz austrumiem. Bezmaksas stāvvietas, reku viens no Vācijas atbraucis. Ko? Ejam iekšā? Tad izrādi, kas tev te labs ir. Iebūvēts sienas skats, bet pats galvenais dzīvokli. Regulējam apkuri ar siltums skaitītāju, tad pat augšā. Tev būs jāmaksā par apkuri tik, cik tu to patērēsi. Būtisks pluss. Principā 2 izolētas istabas, šī ir mazākā, balkons atjaunot, māja renovēts. Arī balkons. Pasakains skats uz iekšpagalmu. Jā, tad ir otra istaba. Otra istaba mums ir uz rietumu pusi. Vakar saule, redzam jau, esam, cik mums ir 5:00. Visu vakaru būs saulains. Tātad gaišs un silts. Radiatori un tualeti vannas istab atsevišķi. Varam uzmest acis. Stāvvadi ir mainīti. Stāvvadi ir nomainīti. Okay. Un virtuve diezgan plaša. Ir vietas, kur ielikt arī ādam galdu. Kas būtu tas labākais, kas ir šajā dzīvoklī, pēc tavām domām? Pirmām kārtām, es teiktu, ka labākais tas, ka tas ir 5. stāvs. Kāpēc? Nebūs jāklausās, kā augšējā kaimiņa ir valī no rīta atcerējusies jaunību, iemēģina lecamaugli. Taisnība. Kas vēl mums plus 5. stāvā? Odi mazāk, knišņi mazāk. Tie visi tur, manuprāt, viņi papaktus. Bet, ja nopietni, regulējam apkuri, 2 izolētas istabas, renovēta māja, diezgan saprātīgi komunālie maksājumi, tepat jūra, tepat veikals, diezgan pieņemama cena dzīvoklim. Visu šo aplūkojot, man ir ideja. Patiesībā man bija līdzīgs dzīvoklis pārdošanā Katedrāles ielā. Šobrīd viņš kā 2 istabu dzīvoklis, bet mēs viņu varam uztaisīt par 3 istabu dzīvokli. Respektīvi šo zonu uztaisam virtuvi kopā ar dzīvojamo istabu, un virtuvi mēs paņemam un pārtaisam kā atsevišķi izolētu vēl vienu guļamistabu. Vai tas ir iespējams saskaņot? Jā, jo tur ir pieslēgums stāvats. Stāvats ir tepat. Un mēs par nepilniem 30 000 iegūstam 3 istabu dzīvokli, ko mēs uztaisam, kā mēs vēlamies. Tad ko labāk darīt? Atstāt šādu plānojumu vai, kā Arts tikko minēja, pārveidot par 3 istabu dzīvokli, kas patiesībā ir ļoti laba ideja.